Nu, tad ķeramies pie Bestabū 2011. gada likteņstāstiem, un šodien, kā jau jūs noprotat, tēma ir sports, un visi taču labi zina, ka ja mūsu sportisti kaut kur nostartē veiksmīgi, tīpaši atgriežas ar medaļām mājās, tad parasti ir liela ažiotāža, tas tiek atspoguļots visos masus medijos, cilvēki sagaida ar ziediem, un, piemēram, olimpieši, ja ir ar medaļām atgriezušies, tad viņi dzimtajās pilsētās uzvelk karogus un šauj salūtu, un, atsakot, nu, tracis ir liels, un visi to dzird un redz pa gabalu. Un ir jau arī par ko, protams, bet kad no pasaules čempionāta armreslingā atgriezās čempions, un turklāt nevis viens, bet ar veselām 2 sudraba medaļām un 1 zelta medaļu. Mēs sapratām, ka šis sporta veids ir tieši tāds, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, kaut arī nav olimpiskais sporta veids, cik es zinu. Bet mēs devāmies tad arī šovakar, var teikt, ka vecā gada priekšvakarā, tikties ar armreslinga čempionu un parunāt, kā viņiem tas izdodās ar labo, ar kreiso roku. Jā. Es priekšu. Galva apkaļ višķi, aiznāk. Turpins priekšu. Ikdienā fizioterapeits Jānis Amoliņš atveseļo un nostiprina savu pacientu ķermeņus, bet no darba brīvo laiku viņš pavada pavisam citā pasaulē. Pienāk 2 cilvēki pie galda, tiesneši stāv malā, roku tvēriens, tiesnesis izliek šo tvērienu, lai viņš būtu maksimāli godīgs un atbilstoši visiem noteikumiem. Ir komanda Ready, Go, pēc komandas Go mēs sākam cīņu. Kurš ir nolauzis pretinieku roku līdz atbilstošam līmenim vai roku palikņiem, ir uzvarētājs. Viss ir demokrātiski un vienkārši. Tas nu dien izklausās vienkārši un arī no malas izskatās vienkārši. Pāris sekundžu cīņa, tomēr bez svīšanas trenažieru zālē neiztikt nekādi. Normāli tā treniņā tur tādas 20 tonnas savākt, ja tas tāds spēka treniņš, to var izdarīt, jā. Tā kā tur jāatcer. Bet daudz vingrinēm ir ļoti specifiski, sevišķi armreslingā mums ir tāds mazās muskuļu grupas, ir daudz tad armreslinga, teiksim, plaukstām, uz rokas saliekšanām, vingrinājumu, uz noturēšanu statiku, ja, un tur tā rēķināt varbūt nav gluži kā klasiskas smagatlētikā, kad ir tur vilkme un spiešana, pietapiens, bišķiņ atšķirās tā. Viens gan ir dzēles pieveikt, pavisam cita lieta pievārēt dzīvu roku, turklāt tādu, kuras īpašnieks spēj ieskatīties acīs cieši, jo cieši. Daudz, kas jau notiek galvā, bet tas jau notiek varbūt nevis tā, ka tu viņš pats jau varbūt sevi ietekmē. Konkrēts gadījums šogad pasaules čempionāta fināls, ko es cīnījos, bija sportists no Azerbaidžānas, no Dagestānas. Viņš bija Azerbaidžānu nopirkuši viņi ir, vai ne? Un tad viņš mani zināja labāk nekā es viņu, un tas viņam traucēja, jo viņš baidījās no tā, ka viņš zina, ko es esmu pirms tam sasniedzis, ko es esmu lauzis, kā es cīnos, un viņš jau zinām tādu respektu nāca pie galda. Virsū, Janka, virsū! Šoreiz respekts pretinieku pievīla, un tieši Latvijas sportists Jānis Amoliņš pasaules čempionātā kāpa uz visaugstākā piedestāla sporta veidā, kuru nereti sauc par krogu sportu. Lai būtu starp armreslinga pasaules labākajiem, ir arī jābūt labākajiem, un mūsējie 10 gadu laikā šo vietu ir iekarojuši, tiesa ne bez pūlēm. Mēs pasaules līmenī sākumā mācījušies, braukuši no citiem skatījušies, pētījuši, analizējuši. Tos gadus 10, varbūt esam ar savu to darbu un kaut kādu varbūt to kreativitāti beigās arī pārauguši, un tagad jau mēs mācam citus. Nu čau! Prieks to redzēt, es skatos, tā kā monstrs darbojas vispār. Nu, te iesildamies. Reka, mums jaunies no Ziemeļdakotas atbraucis pasportot ir. Bišķiņ pamācīties, kāds jādara. Jā. Savā štatā... Centīsimies. Tev štatā vairāk aļņi nekā cilvēki, man liekas, ne tev tur? Jā, praktiski tā arī ir, jā. Nav ar ko praktizēt. Nekas, jābrauc šeit. Pirmie 10 gadi esot tie grūtākie, jo ko čempions, un to, ka viņam rūp šī sporta veida nākotne te Latvijā, jūtama treniņu laikā, kad viņš pa starpu pildot savus vingrinājumus, uzmana arī citus. Tu teici katru pa 2. Pa 2 piegājiem? Jā. Kad sportisti treniņā iesildījušies, goda vietā izceļ galdu, lai var sākt laušanos, un šķiet tikt pretiniekos čempionam ir vērtīga pieredzes apmaiņa. Fizika, tu zini biomehāniku, jo tu zaudē leņķos, jo tu zaudē spēkā. Šis nav olimpiskais sporta veids, un iespējams tāpēc nav Latvijā tā īsti skatītāji iemīlēts, taču mums ir ar ko lepoties.
Mēs atbraucam 3 cilvēki, un parasti no Krievijas vai Ukrainas tādās komandas Amerika, viņi smējās, ka jūs tur 3 cilvēki, vai ne? Un arī šogad mēs 3 cilvēki, mums 3 medaļas. Latvija attiecīgi uz mums arī skatās tā, ko viņi tur dara, vai ne? Vai tur tas nav tāds krogas sporta veids, kur 2 cilvēki, vai ne? Un, te es saku, mēs atbraucam pasaules čempionātu, tur 1400, 1500 cilvēki, tur pasaules federācija 80 valstis, visi tiesneši, dopinga kontrols, nopietnas komandas, tur simtiem cilvēku brauc, un viņi saka, Nākamo gadu sagaidot pasaules čempions, visiem vēl veselību un talantu. Nevis vienkārši talantu, bet talantu spēt strādāt. Agnese Drunka, Rolands Polītis, Ivo Vejs, bez tabū. Nu, cienījamie skatītāji, pasaules čempions ar labo roku Jānis Samoliņš. Turklāt Jānis ir jau 2-kārtējs pasaules čempions, bet viņš ir tikai viens no tiem, kas atveda medaļas, jo tur ir arī vicečempions gan ar labo, gan ar kreiso roku Normunds Tomsons, un tāpat sudraba medaļu mājās ir atvedusi Žana Čingula. Mums ir bijis tas gods, jā, ar Žanu iepazīties vienreiz. Tiešām stiprs cilvēks, nolauz ārkārtīgi jauki, ļoti sievišķīgi sievietes, kur nolauz veselu baru ar večiem, kuri bija gatavi cīnīties, un nebija vienkārši ar Žanu, protams, šīs cīņas uzvarēt.